Labdien, kolēģi! 2023. gadā 7. novembris. Esmu sasaucis Māras Notu pašvaldības domes ārkārtas sēdi. Domes sēdē arī informē, ka nepiedalīsies Ira Dūduma, Normons Orleāns ārpus Latvijas, Uģis Štembers komandējumā. Šobrīd nav informācijas par Oļegu Sarokinu un Andri Poidi. Un kurš mums vēl trūkst? Tas tikai viens. Andris ir pievienojies, bet nav piereģistrējies. Kurš? Andris Poidi ir pievienojies, bet nav piereģistrējies čatā. Andris arī. Tātad nav mums Oļegs. Tā. Labi. Tad piereģistrējušies ir. Linda nofiksējusi, ja? Tātad darba kārtībā ārkārtas sēdē ir 3 lēmumu projekti. Tātad sēdē piedalās vēl no izpildu institūcijas izpildirektore, vietniece Ilze, otra vietniece Evija, izglītības kultūras sporta pārvaldes vadītāja Liene un juridiskās nodaļas juriste Linda Liepiņa. Un protokolē šodien sekretāre Linda Ošiņa. Domes ārkārtas sēdes sasaukšanas pamatojums jums ir redzams. Un darba kārtība redzama, vai par pamatojumu visi skaidrs, nav iebildumu? Nav iebildumu, paldies. Tad darba kārtība tiek sākta izskatīt. Un tātad pirmais lēmuma projekts ziņo Mārtiņš Bojārs. Labdien, kolēģi! Lēmuma projekts numur 1 par apbalvojumu piešķiršana Mārapas novada pašvaldības kultūras un izglītības iestāžu amatieru mākslas kolektīviem par dalību un grūtiem sasniegumiem skatēs 27. vispārējos latviešu dziesmu un 17. deju svētkos. 2023. gada 25. oktobrī doma apstiprināja nolikumu par minēto kolektīvu, kas piedalījušies dziesmu svētkos apbalvojumu piešķiršanu. Izglītības un kultūras pārvalde ir iesniegusi iesniegumu, kur ir norādīta visu šo kolektīvu dalība skatēs un sasniegtie rezultāti. Apbalvojumu piešķiršanas komisija, kura darbojas pamatojoties uz apbalvojumu piešķiršanas komisijas nolikumu, ir minētos izglītības pārvaldes iesniegumus izskatījusi un ir sagatavots lēmumu projekts sakojoši, kad tiem amatieru mākslas kolektīviem, kuri ir ieguvuši augstāko pakāpi, skatēs piešķirt atzinības rakstu un naudas balvu 1000 eiro apmērā. Tiem amatieru mākslas kolektīviem, kuri ir ieguvuši pirmo pakāpi, piešķirt atzinības rakstu un naudas balvu 500 eiro apmērā. Tiem amatieru mākslas kolektīviem, tas ir viens, kurš ir ieguvusi otro pakāpi, piešķirt atzinības rakstu un trešo un naudas balvu 300 eiro apmērā, un 2 kolektīviem piešķirt pateicības. Pateicības piešķir domas priekšsēdētājs ar savu rīkojumu. Mums ir sagatavots lēmuma projekts par atzinības rakstu un naudas balvu piešķiršanu. Lūdzu, apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu, kolēģi, kādi jautājumi? Tātad Valdis. Balsojumā nepiedalos. Paldies. Tātad es nezinu, vai jūs visi saņēmāt pēdējo ēpastu ar labojumu lēmumu projekta 4. punktā. Tika nosūtīts pēdējā brīdī mēs kopā ar finanšu daļu labojām, es varbūt varu nolasīt. Tur ir precizējums vienkārši, ka izglītības, kultūras un sporta pārvaldē nodrošināt informāciju par apbalvojumu amatieru mākslas kolektīvu rekvizītiem iekavās nosaukums, reģistrācijas numurs, kredīti iestāžu konts, lai centrālās pārvaldes finanšu un grāmatvedības nodaļa varētu veikt 1., 2. un 3. punktā minēto naudas balvu izmaksu no izglītības, kultūras un sporta pārvaldes budžeta un pārskatīt apbalvojumu amatieru mākslas kolektīvu norādītajos kredīti iestāžu kontos. Tāds šis te labojums, precizējošs labojums, lai grāmatvedībai nav jāsāk meklēt, kur kam kas jāskaita. Vai ar šādu labojumu esat mierā? Nav iebildumu.
Nav nevienam iebildumi, ja? Tā, tad mēs esam gatavi balsošanai. Linda, lūdzu virsrakstu balsojumam, lēmumu projektam. Lūdzu, balsojam tad čatā, ja? Par, pret, atturās, nepiedalās. Tātad Ivars Konsuls par, Mārtiņš Bojārs par, Nikolais un Tīpenko par, Gats Vācietis par, Līga Kadiģe par, Aivars Osīts nepiedalās, Ilze Bēziņa par, Jānis Lakskalns par, Dācis Štrodaha par, Jānis Kazaks par, Andris Puide par, Valds Kārknis nepiedalās, Guntis Ruskis par, Andrejs Sens atturās. Ar balsu vairāk lēmuma projekts apstiprināts. Paldies! Otrais lēmuma projekts, Mārtiņš. Lēmuma projekts numur 2 par atzinības raksta un naudas balvas piešķiršanu. Kārtību, kādā Mārpas novada pašvaldība piešķir un pasniedz un anulē tās dibinātos apbalvojumus, nosaka Mārpas novada pašvaldības nolikums par Mārpas novada pašvaldības apbalvojumiem, kas ir izskatīts un apstiprināts 2023. gada 26. aprīļa domas sēdē. Un šī nolikuma apakšpunkts nosaka, apbalvojumi tiek piešķirti, lai novērtētu un godinātu privātu personu par ieguldījumu un sevišķi nopelniem Mārpas novadam nozīmīgās jomās. Tātad bija izsludināts, ka personas var pieteikt kandidātus šādiem apbalvojumiem, tika pieteikts personas un apbalvošanu novērtēšanas komisija izvērtēja iesniegtos pieteikumus. Un ir sagatavots lēmuma projekts, piešķirts atzinības rakstu un naudas balvas 600 eiro apmērā pēc nodokļu nomaksas 3 fiziskām personām. Lūdzu, kolēģis apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu. Paldies, tā, jautājumi Ilze. Jā, mani mulsina formulējumi, jo mēs taču komisijā vienojāmies un mēs viņus izmainījām. Un te ir palikuši vecie formulējumi. Kurš var atbildēt? Nē, šādi arī formulējumi tika, tieši tā. Mēs vienojāmies, ka par nozīmīgu un nesautīgu ieguldījumu Mārpas novada iedzīvotāju izaugsmē, izglītības un jaunatnes jomā. Un tieši tāpat, precīzi tāds pats formulējums, tikai sporta jomā. Nezinu. No komisijas sekretārs, kas fiksē tos, ir kāds, kas var atbildēt? Pārējie komisijas locekļi. Lūdzu, komisijas locekļi. Tā arī bija, ka mēs izmainījām. Ilgi muļājām un beigās Ilze ne, bet Liene pateica labu formulējumu un tika izmainīts. Tātad kāds nav kaut ko nofiksējis? Mēs runājām, un sekretāri pierakstīja mūsu sarunas. Katrā ziņā tas nebija tas, pie kā mēs nonācām beigās. Tas, kas ir ierakstīts protokolā. Mārtiņ, kurš protokolēja? Protokolēja, Silva protokolēja. Es protokolēju, tagad skatos. Jā, Linda protokolē laikam, jā. Nē, tad, ja jau komisija akceptēja šos te labojumus, tad arī tiem labojumiem tādiem šodien jābūt ir noteikti lēmumā. Kurš vēl deputāti? Te jau komisija, te jau ir rakstīts, tad par
atzīstot apbalvojumu pietieto personu personīgā ieguldījuma nozīmību Mārpas novada attīstībā. Bet tāds nebija formulējums beigās, pie kā mēs nonācām. Nu, jūsu viedokļi. Tad ko darīt tālāk? Tātad formulējums, tas, pie kā mēs nonācām, bija par nozīmīgu un nesautīgu ieguldījumu Mārupes novada iedzīvotāju izaugsmē, izglītības un jaunatnes jomā. Tā, Linda grib kaut ko teikt. Jā, Linda. es iemetu čatā to, kas, pie kā arī bija noslēdzās, un arī protokolā tā arī rakstīts šie piešķirt atzinības rakstu, un tad tālāk var redzēt par nozīmīgu nesautīgu ieguldījumu Mārupes novada izglītības un jaunatnes darbā. Jā, bet mums lēmuma projektā ir savādāk minēts. Es ņēmu Tas atkal ir loģika problēma, kā reiz droši vien. Kur labojumus īsti neņem pretī kaut kādā Jo tas, kas lēmuma projektā ir par izglītības procesu pilnveidošanu un darbā ar jaunatni. Tātad, kolēģi, ir tagad redzams šis te formulējums, kādu jūs komisija esat pielēmuši. Mēs varam tad šo te formulējumu arī iekļaut lēmumā? Varam. Nu, droši vien, ka mums ir jātaisa balsojums par šādu grozījumu, jo tas grozījums ir būtisks, manuprāt. Ja? Tā tad, vai kādi iebildumi vēl par šo te formulējumu lēmuma projektā? Ja nav, tad es lūgtu tagad nobalsot par šo te grozījumu sagatavotajā lēmuma projektā. Lūdzu, tad balsojumu. Par, Mārtiņš Bojārs par, Gats Vācietis par, Ilza Bēziņa par, Jānis Lakskalns par, Dācis Štrodaha par, Gunts Ruskis par, Andrejs Encs par, Jānis Kazaks par, Andris Puļģe par, Aivars Usītis par, Nikolais par, Valdis Kārkliņš par. Tātad šos grozījumus mēs iekļaujam lēmuma projektā. Par lēmuma projektu kopumā vēl kāds jautājums? Lūdzu, Linda, balsojumu sagatavot. Lūdzu, balsojumu par atzinības rakstu un naudas balvu piešķiršanu. Tā, Dace par, Aivars par, Gatis par, Ivars par, Ilze par, Andris par, Jānis Lakskalns par, Jānis Lībiets par, Mārtiņš Bojārs par, Guntis Ruskis par, Nikolais par, Līga par, Jānis Kazaks par, Valdis Kārkliņš atturās, Andrejs Encs atturās, balss vairāk un lēmuma projekts apstiprināts. Paldies! Trešais lēmuma projekts ziņo mums Liene. Pašvaldībā saņemts Babītas vidusskolas direktoras iesniegums ar lūgumu veikt grozījums Mārupes novada pašvaldības 23. gada 28. jūnijā pieņemtajā lēmumā. Grozījumi ir nepieciešami sakarā ar projektā plānoto aktivitāšu izpildes laika maiņu. Lūgums atbalstīt. Lūdzu, jautājumi.
Jautājumu nav. Linda, lūdzu, sagatavot balsojumu. Lūdzu, balsojumu. Tā. Jānis Lakskalns par, Līga par, Jānis Lībietis par, Dace par, Gatis par, Ilze par, Mārtiņš par, Ivars par, Guntis par, Andrejs Ensi par, Aivars Osīts par, Valds Kārkliņš par, Jānis Kazaks par, Andris Puida atturās, Nikolas un Pipento par. Paldies, balsu vairāk un lēmuma projekts pieņemts. Tā, darba kārtībā iekļauti lēmuma projekti ir izskatīti. Paldies, sēdi varam slēgt.